Labdien, Zemnieku saeimas biedri, labdien, lauksaimnieki! Turpinām mūsu sarunas ar Eiropas parlamenta kandidātiem. Un šodien, vai pareizāk sakot, šobrīd mums ir saruna ar jaunās vienotības sarakstu pirmo numuru. Es domāju, daudziem arī labi zinām politiķi Valdi Dombrovski. Labdien, Dombrovskungs! Sāksim varbūt ar to jautājumu, ar kuru mēs sākam faktiski. Ar visiem kandidātiem, ņemot vērā, ka lauksaimnieki pavasarī un arī vasarā, kad ir Eiroparlamenta vēlēšana šogad, ļoti aktīvi darbojas lauku, un viņiem visticamāk nav iespēja un vēlme arī izlasīt visu partiju programmas un noskatīties visas debatas. Tāpēc varbūt iesākumā varat ļoti īsi ieskicēt, pat nefokusējoties uz lauksaimniecību, kas ir jaunās vienotības programma uz Eiroparlamenta vēlēšanām un kas ir jūsu prioritātes? Šeit es gribētu uzsvērt divas lietas. Tā ir drošība un ekonomiskā attīstība. Tātad, pirmkārt, ja runājam par drošību, skaidrs, ka pašreizējā ģeopolitiskā situācijā, kad ir Krievijas agresija pret Ukrainu, kad Krievija atklāti runā par iebrukumiem citās valstīs, protams, šis drošības aspekts ir prioritāte. Un Eiropas Savienībai tā ir jauna joma, jo Eiropas Savienība tika veidot vēsturiski kā miera projekts, lai nepieļautu kara atkārtošanos Eiropas teritorijā. Diemžēl karš Eiropas teritorijā atkal ir kļūst par realitāti, un attiecīgi Eiropas Savienībai arī ir šī pieeja militārajiem aizsardzības drošības jautājumiem jāpārskata, un tas pašreiz arī tiek darīts. Un es domāju, arī no Latvijas viedokļa tā ir ļoti svarīga prioritāte, domājot arī mums par ģeogrāfisko stāvokli un faktiski to, ka mēs esam kaimiņos ar agresoru valsti. Un otrs neapšaubām ir ekonomiskās attīstības jautājumi, jo tas ir arī labklājības un daudz citu lietu pamatā. Tad kādā veidā stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju, kādā veidā arī Latvijai izmantot tās iespējas, ko sniedz Eiropas Savienība. Un viens būtisks jautājums šajā kontekstā būs arī nākamais Eiropas Savienības daudzgadu budžets, tātad pēc 2027. gada, cik liela līdzekļi būs pieejami no Eiropas Savienības fondiem, cik liela līdzekļi būs pieejami kopējai lauksaimniecības politikai, Rail Baltica projektam, arī militārai mobilitātei, austrumu robežu stiprināšanai, un pie visiem šiem jautājumiem jaunā vienotība ir gatava ļoti aktīvi strādāt, lai panāktu Latvijai maksimāli labvēlīgu rezultātu. Par budžetu lauksaimniecību. Tas ir vesela sadaļa. Mēs arī sarunā esam paredzējuši un tik tiešām daudz aktuālu jautājumu un lauksaimniekiem būtisku. Bet pirms tam vēl nedaudz par jaunās vienotības un arī jūsu pozīciju par lauksaimniecību, reģionu attīstību un zaļo kursu, jo arī lasot jūsu jaunās vienotības programmu, tātad tur ir citēju, vides, dabas un klimata politikai ir jābūt pārdomātai. Un tad beigās arī ir teikums, ka Eiropas Tautas partiju grupa uzklausa lauksaimniekus un meklē risinājumus, kas aizsargā mūsu pārtikas ražošanu. Arī strādājot ar Eiroparlamenta deputātiem no jaunās vienotības, no Latvijas, no Tautas partijas, sākotnēji arī vērojot visu Eiropas Tautas partiju kopumā, bija, manuprāt, tādi divi flangi izveidojušies. Viens bija tāds vairāk zaļš, un otrs vairāk, mūsuprāt, lauksaimnieku prāt, pragmatisks. Un nebija tāda vienprātība. Bet laika gaitā, un it īpaši pēdējo gadu mēs to redzam, ka Eiropas Tautas partija tik tiešām kļūsi vienotāka un es to sauktu par racionāli zaļāku, mazāk populistiski zaļāku. Kāpēc šādas izmaiņas notika? Respektīvi, jūs kā Tautas partija arī Eiropas parlamentā konsolidējāties un kļuvāt vairāk pret šīm te radikāli zaļajām izmaiņām. Tieši tā, kā jūs arī citējāt jaunās vienotības programmu, ka šis zaļais kurs tiešām ir jāīsteno pārdomāt, domājot arī par Eiropas ekonomisko attīstību, Eiropas konkurētspēju un kādā veidā tad sabalansēt šos konkurētspējas jautājumus ar zaļajiem mērķiem. Un faktiski arī Eiropas Tautas partija bija tā, kas Eiropas Savienības līmenī inicēja stratēģiskās diskusijas par lauksaimniecības
nākotni Eiropas Savienībā. Un faktiski viens no centrālajiem jautājumiem šajā kontekstā ir tieši tātad, kā sabalansēt tos jautājumus, kas ir svarīgi zemniekiem, kas ir svarīgi, teiksim, pārtikas drošības nodrošināšanā ar Eiropas zaļo kursu. Un pašreiz šīs strateģiskās diskusijas ir sākušās, un te ir svarīgi arī, lai Latvijas lauksaimnieki aktīvi šajās diskusijās iesaistās un faktiski dara tos svarīgos punktus dzirdams, lai tos Eiropā arī var ņemt vērā. Bet tomēr vairāk par šo te pozīcijas zināmā mērā maiņu, jo sākumā daļa, ne visa Eiropas Tautas partija, bet daļa bija vairāk zaļa, un šobrīd mēs redzam arī balsojumu uz tās pašas ilgspējīgas lietošanas regulas sakrā un visos citos. Kādēļ es to jautāju? Tādēļ, ka šobrīd, manuprāt, Eiropas Tautas partijas uzņemtais kurs lielai daļai lauksaimnieku ir atbilstošs un vēlams, bet tā lielā problēma varētu būt vai atkal pie kādiem satricinājumiem, vai gluži pretēji pie globālās situācijas nostabilizēšanās. Nevarētu pastāvēt risks arī, ka Tautas partijas līmenī mēs atkal sākam atbalstīt vienu vai otru zaļu iniciatīvu, kura varbūt nevienmēr līdz galam ir izdiskutēta un pragmatiska. Jā, mēs gribam saprast, vai mēs varam uzticēties tam, ko mēs šobrīd redzam, vai tas tā paliks stabili, vai atkal var kažociņš uz otru pusi pavērst. Pirmkārt, es teiksim arī par šo pozīcijas maiņu nepārspīlēt. Jāatzīst, ka Eiropas Tautas partija ir lielākais un ietekmīgākais politiskais spēks Eiropas Savienībā, un arī tās pozīcijas, kas Eiropas Tautas partijā tiek formulētas, tomēr tiek arī pietiekami nopietni pārdomāts. Līdz ar to nav tā, ka vienu dienu esam par kaut ko vienu, otru dienu par kaut ko citu un trešo vēl par kaut ko. Tātad, ja tas kurs Eiropas Tautas partijā tāds ir uzņemts, tas ir atspoguļots arī skaidri arī Eiropas Tautas partijas dokumentos, arī jaunās vienotības, kā Eiropas Tautas partijas, teiksim, pārstāvs Latvijā dokumentos, tā kā var paļauties, ka šis kurs tādā veidā arī tiks īstenots. Varbūt mēs, paldies par šo, varētu pievērsties pie tā, ko mēs noteikti gribam pārunāt, un ko jūs arī sarunas sākumā jau iezīmējat par daudzgadu budžetu, par kopējās lauksaimniecības politikas budžetu. Jā, jūsu programmā ir teikts, ka īstenojot lauksaimniecības tiešmaksājumu tālāku izlīdzināšanu starp Eiropas valstīm un Latvijas lauksaimniekiem ir jānodrošina godīgas konkurences iespējas. Tas ir tas, par ko mēs ļoti ilglaicīgi esam prasījuši un cīnījušies. Tas mūžīgais jautājums ir, vai kas ir tas, kas mums ir pietrūcis iepriekš, un kas ir tas, ko jūs darīsiet savādāk, lai mēs tiešām varam šos tiešmaksājumus izlīdzināt un nodrošināt mūsu lauksaimniekiem godīgas konkurences apstākļus. Jā, jāatzīst, ka tas ir bijis nopietns darbs jau daudzu gadu garumā, un es pie šiem jautājumiem esmu strādājis dažādās pozīcijās, gan piemēram kā Eiroparlamenta deputāts strādājot pie 2007.–2013. gada daudzgada budžeta, gan kā ministra prezidents pie 2014.–2020. gada daudzgada budžeta, gan jau Eiropas komisijā pie esošā daudzgada budžeta. Faktiski tas uzstādījums vienmēr ir bijis viens par šo tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Ja mēs skatāmies, teiksim, ka kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, tās startpozīcijas, jāatzīst, bija stipri neizdevīgas. Tur varbūt tie dati varēja, bet faktiski šis tiešmaksājuma līmenis sākotnējais bija pat de facto zem 10% no Eiropas Savienības vidējā, un tagad tas ir pieaudzis līdz 80%. Tas tomēr ir nodrošināts pietiekami nopietnas pieaugums, praktiski ir arī izlīdzināts ar Baltijas valstīm. Skaidrs arī tas, ka pie tā nevar apstāties, un tas ir jāuztur darba kārtībā, tas ir arī godīgas konkurences jautājums, un šis jautājums tradicionāli ir bijis jaunās vienotības darba kārtībā, un mēs pie tā turpināsim strādāt arī domājot jau par nākamo daudzgadu budžetu. Bet ir kaut kas tāds būtisks, kas tiešām mums būtu kā valstī un arī jums tur Briselē jādara savādāk. Un varbūt arī mums kā lauksaimnieku organizācija. Pieļautas.
Faktiski jautājums bija par to starta pozīciju. Kā jau minēju, ka tā starta pozīcija īstenībā bija ļoti neizdevīga, ar ļoti mazu tiešmaksājumu apjomu un faktiski zemāko līmeni starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet to mēs mainīt vairs nevaram. Jā, bet tāpēc arī minēju, ka principā no šī ļoti zemā starta līmeņa pašreiz šie tiešmaksājumi ir jau sasnieguši apmēram 80% no Eiropas Savienības vidējā. Līdz ar to tomēr ir ļoti jūtams progress pa šiem gadiem bijis. Protams, tas nav nācis pats no sevis, pie tā katreiz bija jāuzstāj, par to katreiz bija jācīnās. Un principā ir tas darbs jāturpina, lai virzītos uz 100%, lai šī izlīdzināšana reāli tiktu pabeigta. Es varbūt drīkst iestarpināties. Tomēr ar jūsu plašo pieredzi, Dombrovskungs, mums vienmēr ir tā, ka lauksaimnieku balsis, es pat teiktu, zināmā mērā tiek zaktas, jo tad, kad nāk Eiropa parlamenta kandidāti, tad viņi visi kā viens tās ievēlēt mani un es cīnīšos par tiem tiešmaksājumiem un būs. Es panākšu, tie visi nepanāca. Bet skatoties uz Eiropas parlamentu kā vienu no institūcijām, kā jūs vērtējat, cik reāli tik tiešām ir vienam vai diviem deputātiem panākt tik tiešām šo tiešmaksājumu izlīdzināšanu? Jo ļoti bieži, es saku, šādā veidā tiek pirktas vai zaktas lauksaimnieku balsis ar šādiem plašiem lozungiem. Vai tas ir reāli? Līdzīgi kā visos jautājumos, ja grib kaut ko panākt, teiksim, Eiropas parlamentā, tad, protams, ir jāmeklē arī līdzīgi domājoši deputāti citās valstīs, arī citās politiskajās grupās, un pie šī jautājuma aktīvi ir jāstrādā. Ja mēs skatāmies šos tiešmaksājumu pieaugumu pa gadiem, vērtējot pret Eiropas Savienības vidējo, praktiski tas katru gadu šis pieaugums ir bijis. Līdz ar to progress šajā jomā tomēr ir bijis pietiekami jūtams. Ja runājam konkrēti par jauno vienotību, tad atceramies, ka vienā Eiropas parlamenta sasaukumā, piemēram, Sandra Kalniete arī strādāja lauksaimniecības komisijā un tieši aktīvi tieši uz šiem jautājumiem. Līdz ar to vienotībai te ir kaut kas, ko mēs varam parādīt arī darbos, ne tikai vārdos. Runājot par daudzgadu budžetu, kopumā vai lauksaimnieki var būt droši, ka kopējās lauksaimniecības politikas finansējums paliks vismaz esošajā līmenī? Un šeit mēs domājam par Eiropas līmeni, budžetā. Ne tik ļoti par Latviju. Jā, pirmkārt, es neko neuztvertu par pašsaprotamu. Eiropas Savienības budžetā ir divas tādas tradicionālās prioritātes, kas abas Latvijai ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, tā ir kohēzijas politika, tātad Eiropas Savienības fondi, un otrs ir kopējā lauksaimniecības politika, kur lielākā daļa ir šie tiešmaksājumi. Tajā pašā laikā ir liels spiediens arī no dažādām citām politikām, kas vēlas palielināt savu īpatsvaru Eiropas Savienības budžetā. Neapšaubām būs lielāks fokus uz šiem aizsardzības drošības jautājumiem, ar to ir jārēķinās. Līdz ar to šeit ir jautājums arī par to, cik tad liels kopumā būs Eiropas Savienības budžets. Un tur principā būtu svarīgi virzīties tomēr uz kaut vai nedaudz lielāku kopējo budžeta apjomu, lai nesanāk tā, ka jaunās prioritātes tiek finansētas uz tradicionālo prioritāšu rēķinu. Tad Latvijai tā būs problēma gan no kohēzijas, gan no lauksaimniecības politikas viedokļa. Tā kā principā tas, par ko būtu svarīgi iestāties, ir uz lielāku kopējo Eiropas Savienības budžeta apjomu. Ja mēs skatāmies, tad pašreiz Eiropas Savienības budžets ir ap 1% no Eiropas Savienības kopējā nacionālā ienākuma. Ja pat mēs pieskaitām šo ekonomikas atvesaļošanas noturības instrumentu, tas aizvien ir zem 2%. Līdz ar to, iespējas šo budžeta apjomu palielināt ir, protams, tās arī ir smagas sarunas, jo ne visas dalību valsts par to būs priecīgas. Bet varbūt jūs arī varat, jūs jau minējat, bet skaidrot, kas ir tie iemesli, kāpēc Eiropas Savienības budžetu ir tik ļoti grūti palielināt, jo nereti arī lauksaimnieki jūtas tādi vainīgi tajā, ka 40 vai 30 vai 50% no Eiropas Savienības budžeta aiziet lauksaimniecības politikai, bet tas, kas patiesībā ir,
lauksaimniekiem jau nav vajadzīgi procenti no budžeta. Vienkārši tas budžets ir tik mazs, un attiecīgi tad arī sanāk liela procenta lauksaimniecībai. Kas ir tie iemesli, kāpēc tomēr tas budžets nav tik viegli palielināt un nosaka gan jaunās prioritātes, gan arī adekvāti vecās? Jāsaka, ka Eiropas Savienībā tās budžeta debatas pamatā ir divi valstu bloki. Viens ir neto maksātāju valsts, un otrs ir neto saņēmēju valsts. Piemēram, Latvija ir neto saņēmēju valsts. Mēs no katra eiro, ko mēs iemaksājam Eiropas Savienības budžetā, saņemam atpakaļ 4 eiro. Tad Latvijai tas neapšaubām ir ļoti izdevīgi. Bet ir valsts, kurām tātad ir lielākas iemaksas budžetā nekā tās saņem atpakaļ. Un, protams, šīs valstis nesteidzās palielināt kopējo budžeta izdevumu apjomu. Un arī šajā plānošanas periodā tas nebija viegli vienoties par šo ekonomikas atvesaļošanas noturības instrumentu, kas tomēr bija ļoti svarīgs, lai pārvarētu Covid-19 krīzes sociālās un ekonomiskās sekas, un pēc tam izrādījās ļoti noderīgs arī, lai risinātu ekonomiskās problēmas, ko radīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Par Ukrainu. Jā, par Ukrainu. Vai sarunās par nākotnes budžetu un nākotnes kopējo lauksaimniecības politiku jau tiek paredzēti kādi risinājumi gan finansiālos šīs te problēmas risinātu, gan arī regulējuma jautājums Ukrainai ciešāk integrējoties Eiropā. Vai pat uzsākot iestāšanās procedūru, jo tā ļoti plaši tiek runāts. Arī mēs esam, es domāju, nelokāmi Ukrainas atbalstītāji un vēlētos Ukrainu redzēt Eiropas Savienībā, bet redzot arī no rietumu valsts lauksaimnieku šos te viedokļus, tad viņi nemaz nav tā kā ar atvērtām rokām vienmēr gaida Ukrainu, jo tas tomēr ir liels lauksaimniecības produktu ražotājs, tas ir liels konkurents, un arī pilnīgi citi, tie vairs nav ģimeņu saimniecības modeļi. Un arī tie ir milzīgs daudzums lauksaimniecības zemes hektāru, kur attiecīgi tad arī, lai saglabātu daudz maz līdzvērtīgu atbalstu uz hektāru šim periodam, tur būtu kārtīgs palielinājums vajadzīgs arī KLP budžetā. Tātad, protams, šis jautājums par Eiropas Savienības paplašināšanos būs dienas kārtībā, un tur ir ietekme uz daudzām politikām, bet tieši tā uz kopējo lauksaimniecības politiku tā varbūt ir viena no būtiskākajām ietekmēm. Es jau pieminēju šīs strateģiskās diskusijas par Eiropas Savienības lauksaimniecības nākotni, kas pašreiz ir uzsākts, un viens no šiem punktiem bija tad, kā sabalansēt šo lauksaimniecības attīstību ar zaļo kursu, bet otrs punkts ir tieši kādā veidā īstenot paplašināšanos un kāda ir kopējās lauksaimniecības politikas nākotne paplašināšanās kontekstā. Un tas, protams, būs ļoti nopietni vērtējums jautājums. Attiecībā uz šiem, ražošanas standartiem, tad jau pašreiz ir, spēkā pasākuma plāns par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienības iekšējā tirgu, kur tātad viens no uzstādījumiem ir tieši tā, ka Ukrainai ir tātad pakāpeniski jāievieš šie arī Eiropas Savienības ražošanas standarti. Tātad pie tā darbs notiek jau tagad, pirms vēl Ukraina ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalību valsti un kad knapi vēl vispār iestāšanās sarunas ir sākušās. Bet tā, lai arī lauksaimniekiem ir pilnībā skaidrs, tas nozīmē, ka faktiski šobrīd jau lēnām pakāpeniski Ukrainā vai jau sāks ieviest virkni no tām praksēm, kas ir arī Latvijas lauksaimniekiem jāievēro. Tieši tā. Lai pakāpeniski, potenciāli 3, 4, 5 gadu laikā, kad tas notiks, iestājoties Ukrainai Eiropas Savienībā, lai mēs būtu zem vienotiem standartiem. Tieši tā. Un par standartiem un par... Jā, par šo te konkurētspēju trešajām valstīm jautājums, kas lauksaimniekus Eiropā satrauc ļoti, arī Latvijas lauksaimnieki to ir izjutuši, kāpēc tiek importēta pārtika, kas ražot ar zemākiem standartiem, un kā to var mainīt? Pirmais, kas jāuzsver, ka visai pārtikai, kas nonāk Eiropas Savienības iekšējā tirgu, ir jāatbilst Eiropas Savienības pārtikas nekaitīgumu un drošumu standartiem. Par to vispār nav nekādu diskusiju, vai tā ir Eiropas Savienībā ražot pārtika, vai tā ir importēta pārtika, tā ir jāatbilst vieniem un tiem pašiem standartiem.
Jā, tādiem standartiem, kurus ir iespējams ar analīžu metodēm noteikt, bet Eiropā mums šie ražošanas standarti ietver arī prasības, kuras nav analīzēs izmērāmas. Gan dzīvnieku labturības un vides dažādas prasības, kas mums ir jāievēro, kuras sadārdzina ražošanu. Un tas ir tas jautājums, kas ir atvērts, kā nodrošināt to, ka tie produkti, kas ienāk Eiropas Savienībā, ir ar līdzīgām metodēm ražoti. Jā, šis, protams, arī ir zināms jautājums par šīm ražošanas metodēm. Jāsaka, ka tur tā manevra iespēja ir zināmā mērā ierobežot, kad, teiksim, no Eiropas Savienības puses atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem ir tikai diezgan limitēts iespējas, kur var noteikt šīs ražošanas metodas, ja tas ir jautājums par kaut kādiem globāliem vides jautājumiem vai par ētiskiem standartiem vai kādiem citiem šāda veida jautājumiem. Kaut kāda virzība, protams, šajā jautājumā notiek attiecībā, piemēram, uz šo Eiropas Savienības regulu attiecībā uz atmežošanu, tātad, ka Eiropas Savienībā nevar tikt importētas preces, tad pamatā pārtikas preces no nesen atmežotiem reģioniem, jo tātad, principā, mēs negribam, lai Eiropas Savienības patēriņš veicinātu mežu platību, globālo mežu platību samazināšanās, ir prasības attiecībā uz arī dažādām šīm pārtikas, teiksim, nevis pārtikas, bet dažādām ķīmiskajām atliekvielām, kur arī atsevišķos gadījumos ir noteiktas stingrākas prasības nekā to, teiksim, prasīt tādu vispārīgai Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumi, tad atsevišķos jautājumos šis darbs, protams, notiek. Protams, uz šo jautājumu vajag paskatīties arī no otras puses, jo, teiksim, sarunās ar citu valstu pārstāvjiem ir daudz sūdzību, piemēram, par to pašu kopējo lauksaimniecības politiku, par tiešmaksājumiem, ko saņem Eiropas Savienības zemnieki un kas, attiecīgi, kropļo konkurenci šo valstu lauksaimniecības tirgos. Tātad tieši ar šādiem uzstādījumiem nākas saskarties. Un otrs jārēķinās, protams, ja mēs sāksim tādu aktīvu vērt ciet tirgu citu valstu lauksaimniekiem, arī šīs citas valsts atradīs veidu, kā aizvērt savus tirgus Eiropas lauksaimniekiem, un rezultātā Eiropas Savienība būs zaudētājs, jo ja mēs paskatāmies kopējo tirdzniecības politiku lauksaimniecības pārtikas precēs, tad Eiropas Savienībā ir liels tirdzniecības pārpalikums tieši pārtikas lauksaimniecības preču sektorā. Tad, principā, uzsākot kaut kādus tirdzniecības konfliktus, sākot vērt ciet savus tirgus un saņemot to pat pretī no citām valstīm, rezultātā Eiropas lauksaimnieki var izrādīties zaudētājos. Jā, mēs saprotam, ka noteikti šo visu salāgot ir ārkārtīgi grūti, un tagad to pēdējo gadu pieredzi esot atbildot par starptautisko tirdzniecību, droši vien ir daudz šādi gadījumi bijuši, bet vai jūs tomēr neredziet, ka arī Pasaules tirdzniecības organizācijā ir nepieciešams kādas izmaiņas, jo tā pasaule ļoti dinamiska un varbūt arī tur ir kaut kādas novecojušas lietas, jo jā, Eiropai pārmet subsīdijas, bet nav jau noslēpums, ka dažādi šie atbalsta pasākumi lauksaimniekiem ir ļoti plaši pasaulē, gan Austrālijā, gan Amerikā, gan Jaunzēlandē un Japānā. Viņi varbūt ir savādāki, bet viņi ir. Jā, šie dažādi atbalsta pasākumi ir, un pašreiz Pasaules tirdzniecības organizācijā ir atrunāti arī kāda veida atbalsta pasākumi ir pieļaujami, un savulaik, tas jau pirms krietni vairāk kā 10 gadiem, Eiropas Savienība arī veica būtisku kopējās lauksaimniecības politikas reformu, tieši lai salāgotu savu kopējo lauksaimniecības politiku un šo atbalstu lauksaimniekiem ar Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām. Tātad faktiski nenodrošinot tādu tiešu produktu atbalstu, kas tā kā veicina
pārprodukciju, bet nodrošināt šos kopējos lauksaimnieku ienākumus. Tātad faktiski mainot šo atbalsta filozofiju. Respektīvi, maksājot nevis par saražoto tonu vai burkānu vai litru pienu, bet par dzīvnieku vai par platību. Par platību. Tieši tā. Tas gan ir, man liekas, ka to reformu tiešām veica, bet mums pašiem lauksaimnieku sabiedrībā šķiet, ka tagad mēs esam no vienkāršas sistēmas nonākuši ļoti, ļoti sarežģītā sistēmā, jo pašreiz ir skaidri redzams, ka šī birokrātija, lai to visu nodrošinātu, ir izaugusi vienkārši milzīga. Tas ar citu ir vēl viens jautājums, ko es arī redzēju vienotības programmā par birokrātijas mazināšanu. Arī šajā KLP, es domāju, visa Eiropa redzēja lauksaimnieku attieksmi pret birokrātiju. Vai jūs tā personīgi, zinot darbu Eiropas institūcijās, jūs ticat, ka ir iespējama būtiska birokrātijas mazināšana? Jo, es domāju, ja mēs pajautātu lauksaimniekam vidējam, tad tā atbilde būtu tāda, ka tur vienkārši tiek ražots papīra galā, un tā birokrātijas mazināšana arī tiks nodrošināta ar entajām darba grupām un jauniem regulējumiem. Jā, tātad pašreiz Eiropas komisija tiešām ir nākusi klajā ar priekšlikumu par administratīvā sloga mazināšanu par 25%, un faktiski jau ir uzsākts arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, tā skaitā uzņēmēju organizācijām, lauksaimniecību organizācijām. Arī šīs organizācijas ir aicinātas sniegt konkrētus priekšlikumus vai, konkrētus piemērus, kādā veidā kaut kāda nepamatota birokrātija izpaužās, jo tā viena lieta ir runāt vispārīgos iedzienos par birokrātiju, otra tad noformulēt, kura konkrētā prasība ir nevajadzība, kur viņi dublējās, kā šo prasību var vienkāršot, jo tad tā saruna ir daudz konkrētāka, un kādā veidā tad no Eiropas komisijas puses mēs gatavojamies virzīties uz priekšu, tad pirmām kārtām ar konkrētām iniciatīvām, kas neprasa normatīvās bāzes izmaiņas, kaut kādu pasākumu digitalizācija, vadlīnijas, citi risinājumi, kādā veidā konkrētās prasības ir ieviešas, tātad ar ievirz uz vienkāršošanu, un pēc tam nāk klajā arī ar jau konkrētiem priekšlikumiem par normatīvās bāzes izmaiņām, lai šo birokrātiju mazinātu. Cik tas būs sekmīgi, es domāju, tātad pirmām kārtām ir svarīgi, tātad, lai šis jautājums būtu prioritāte arī nākamajā Eiropas komisijā un nākamajā Eiropas parlamentā, un šeit tieši Eiropas Tautas partija ir tas spēks, kas iestājās par šo birokrātijas mazināšanu. Jūs to nedzirdēsiet tik daudz no kreisiem politiskiem spēkiem. Un otrs, lai būtu arī šis jautājums spiediens no uzņēmēju, no lauksaimnieku organizācijām, lai šis jautājums vienkārši nepazust no dienas kārtības. Tā kā, tie panākumi nav garantēti, bet pie tā ir kopīgiem spēkiem jāstrādā. Tad arī kaut ko varēs sasniegt. Tad jūs sakiet, ka tie traktori Briselē, viņiem vajadzētu tomēr reiz par reizei parādīties, lai tas process notiktu. Kā saka, ne jau, ka es aicināšu uz traktoriem Briselē, bet mēs redzam, ka kaut kādā veidā šie iepriekšējā lauksaimnieka procesi veicināja to, ka šīs diskusijas par Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas nākotni uzsākās. Mums laiks tuvojas izskaņai, bet man bija palicis vēl viens jautājums, un tad bija sadaļa jautājumu no biedriem, jo arī biedriem mēs devām iespēju katram no kandidātiem iesūtīt jautājumus, bet es viņus atļaušos sakompilēt vienā jautājumā. Tātad Eiropas Tautas partija, cik tas bija pāris mēnešus atpakaļ, arī lauksaimnieki no Latvijas bija pieaicināti klāt, sevi nodefinēja konferencē kā lauksaimnieku atbalstošu grupu. Un tas pirmais jautājums, kuru tad es pēc tam arī apdarīšu ar biedru jautājumiem, ir, ko Eiropas Tautas partija ar to ir domājusi, lauksaimnieku partija. Un tad nākošie jautājumi, vai nākošais lauksaimniecības komisārs varētu būt no Tautas partijas. Un tad vēl nākošais jautājums, vai tas varētu būt no Latvijas.
Jā, tātad attiecībā uz to, kādā veidā Eiropas Tautas partija sevi ir definējusi kā lauksaimnieks atbalstoša partija, es domāju, tas ir skaidri atspoguļots arī partijas priekšvēlēšana dokumentos, un mēs šiem jautājumiem jau pieskārāmies. Tātad pragmatiski Eiropas zaļā kursa īstenošana, tātad nezaudējot Eiropas ekonomikas un arī Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju, paturot prātā pārtikas nodrošinājumu jautājumus. Tātad faktiski šāda pragmatiski sabalansēta politika. Tas ir tas, par ko mēs iestāsimies. Jautājumu par nākamo Eiropas komisāru, vai tas varētu būt no Eiropas Tautas partijas, šo jautājumu man ir grūti atbildēt, jo komisāra sadalījums ir Eiropas komisijas prezidenta kompetencē. Tātad, kā tas strādā, tātad pēc Eiropas parlamentu vēlēšanām Eiropas Savienības dalību valstis sāks deleģēt savus pārstāvjus tātad darbam nākamajā Eiropas komisijā. Eiropas Savienības dalību valsts un Eiropas parlaments apstiprinās nākamo Eiropas komisijas prezidentu vai prezidenti, un tālāk jau šī prezidenta kompetencē ir, vērtējot tos kandidātus, ko dalību valsts ir izvirzījušas, vērtējot arī kopējās politiskās prioritātes, lemt par portfeļu sadalījumu. Un tur tiešām ir tā, ka tiek ņemts vairāk vērā tiešām šita kandidātu kvalitāte, nevis varbūt tās sadalīšanas. Neapšaubām, tur tiek ņemta vērā gan kandidāta kvalitāte un kvalifikācija, bet, protams, tiek vērtēts arī politiskais balans, geogrāfiskais balans, dzimuma balans. Tas ir stipri komplekss jautājums, bet tas ir jautājums, kas tiešām ir nākamā Eiropas komisijas prezidenta rokās. Jā, tas jautājums mums bija tāpēc, ka laikam visi lauksaimnieki visā Eiropā ir noguruši no vājākā komisāra. Labi, laiks mums ir izcēs. Teiksim vēlreiz paldies Valdim Dombrovskim, jaunā vienotība par sarunu, un tiksimies atkal nākošajās sarunās. Paldies! Paldies!